gribi ietaupīt, tas ir jādara gudri. Jo tad, kad tu to darīsi nepareizi, tu varēsi saskarties ar problēmām, riskiem un tādu lietu. Kāpēc mēs vispār radām šādus semināru ciklus un darām to? Tāpēc, ka notiek tāda ideju apmaiņa, tā enerģija vai foršā ir, jo mēs varam radīt jaunus risinājumus, atnākt, būt visu laiku nozarē iekšā, redzēt, kas notiek, piedalīties, līdzdalīties, un tad arī notiek tā realitāte, kad mēs varam uzbūvēt labas mājas, un mēs to tiešām varam. Simpsons Strongtie būkalumu pārstāvis Baltijas valstīs. Piedāvājam risinājumus koku konstrukcijām, sākot ar koka karkasu, līmētām sijām, CLT konstrukcijām. Šādās tikšanās reizēs gan ar arhitektiem, gan ar inženieriem izrunājam dažādas detaļas. Kā mēs zinām, atšķirās arhitektu redzējums, atšķirās inženieru redzējums par risinājumiem, kādus izmantot. Bet sarunu gaitā vienmēr tiek atrisināts konkrētais gadījums, un piedāvāt mums ir ko, un risinājumi arī mums ir. Mani sauc Inters Dītsmans, esmu Matic Baltica vadītājs un esmu viens no 6 uzņēmumiem, kurš organizē šo pasākumu arhitektiem, kur nepiespiežtā mājīgā gaisotnē mēs aprunājamies par būvniecības problēmām, būvniecības izaicinājumiem, prezentējam jaunākās tendences no būvniecības materiāla piegādātājiem, no tehnoloģiju piegādātājiem, lai veidotu labāku un ciešāku sadarbību starp būvprojektu izstrādātāju, būvmateriālu piegādātāju un būvniecības tehnoloģijas izstrādātāju. Es pārstāvu uzņēmumu Finform, kas ir lielākais polimēra izolācijas materiālu ražotājs, tā teikt, mūsu platuma grādos, jeb Baltijā un Skandināvijā, un tāpat tās arī Igaunijas uzņēmumu Estplast. Nākot šo pasākumu, jūs iegūsiet ļoti daudz plusus. Lai arī mēs šeit pārstāvam ražotājus, ražotāju rūpnīcas, mūsu mērķis šeit nav pārdot. Mēs šeit meklējam jums vajadzīgo un labāko risinājumu. Es esmu Elvis, esmu Ethernet Baltica tirdzniecības vadītājs Latvijā un pārstāvu tādus brendus kā Cedral un Ethernet. Šādu veidu pasākumus mēs taisām, lai arhitektiem parādītu detalizētāk mezglus risinājumus gan ventilējumām fasādēm, gan jumtiem, lai atrastu kādus kopsaucējus, padalītos viens ar otru ar informāciju un lai dienas beigās mēs visi aizejot būtu kaut mazliet gudrāki, kā atnācām uz šejieni. Es pārstāvu Kingspan siltumizolācijas materiālus, mani sauc Reinis Viguls. Pārstāvu šos materiālus, šeit ir 3 tipu veidu materiāli, kas ir poliizocerāti, fenolsveķu materiāli un vakuumpaneļi. Ar šo pasākumu mēs cenšamies pastāstīt pielietojumus izolācijas materiāliem vai citām tehnoloģijām, kas varētu cilvēkiem rast pareizāku izvēli šajos būvniecības procesos, jo cilvēki bieži vien izvērtē tikai pēc cenas materiālus, un mēs mēģinām pastāstīt šo, kā izdarīt pareizāku izvēli pēc tām vajadzībām, ko mēs vēlamies no materiāla iegūt. Pasākums bija ļoti labs, ļoti informatīvs. Tas, ka bija sadalīts vairākas grupas, mazākos cilvēku apjomos, tas bija ļoti pozitīvi, jo bija vieglāk pajautāt jautājumus. Pasākums ir ļoti labs. Ir īpaši praktiski var uzreiz savietot daudzas lietas vienlaicīgi. Nevis tikai kaut kādu vienu atsevišķi, bet jau uzreiz kompleksu salikt kopā risinājumus. Tā kā visiem silti iesaku.